Kā jau gandrīz visi jūs saprotat, kad es runāšu tagad par finansēm. Un šī sakāmā nosaukums būs naudas vieta tavā dzīvē. Šobrīd tu vari uzdot sev jautājumu un pārdomāt, kurā vietā ir nauda tavā dzīvē. Vai tā ir pirmajā vietā, jeb tā ir tajā vietā, kā Dievs to grib. Ļoti daudz cilvēku dzīvēs nauda ir pirmajā vietā. Jūs taču piekritīsiet tam. Bet bēdīgi ir tad, ja nauda pirmajā vietā ir kristietim, tad ir pavisam bēdīgi. Jo ko Dievs saka? Kad ir svarīgi, lai Dievs būtu numur 1 tavā dzīvē. Un tikai tad viņš var tevi svētīt. Un ļoti bieži Dievs nevar svētīt savus bērnus tikai tāpēc, ka nauda ir nepareizajā vietā viņu dzīvēs. Tikai tāpēc, ka Dievs nav numur 1 viņu dzīvēs, bet darbs ir numur 1 viņu dzīvēs. Nauda ir numur 1 viņu dzīvēs. Un Dievs grib mūs svētīt, bet Dievs nevar svētīt, ja mēs neesam gatavi tam. Ja mēs neesam gatavi rīkoties ar tām finansēm, Dievs nevar mums dot vairāk, tik cik mums ir šodien. Tas nenozīmē, ka viņš negribētu. Bet vai mēs esam gatavi tam? Vai mēs esam gatavi pāraudzīt šo naudu? Vai mēs esam gatavi tam, ka lepnība neienāks mūsu dzīvēs, jo mums būs par santīm vairāk? Un mēs varam paskatīties Marka evaņģēlijā 10. nodaļā no 17. līdz 31. pantam. Un šis ir notikums par bagāto vīru, jeb jaunekli. Un no 17. panta ir šeit teikts, un kad viņš bija izgājis uz ceļa, tad kāds pieskrēja un ceļos nometies viņu lūdza, labais mācītāji, ko man būs darīt, lai iemantot mūžīgo dzīvību? Un ko Jēzus viņam atbild? Tu baušļus zini, tev nebūs nokaut, tev nebūs laulība pārkāpt, tev nebūs zakt, tev nebūs dot nepatiesu liecību, nelaup, godā savu tēvu un māti, bet tas viņam teica, mācītāji, šo visu es esmu turējis jau no bērnības, no jaunības. Šis cilvēks pasaka Jēzum, es jau visu to daru. Es kalpoju tev, Dievs, es turu baušļus. Bet Jēzus viņu uzlūkodams iemīlēja un sacīja. Jēzus uzlūko tevi. Viņš tevi ļoti mīl un viņš tevi grib svētīt, bet viņš skatās un viņš redz visu. Visu viņš zina par tevi. Jēzus viņu iemīl un saka, taču vienas lietas tev trūkst. Iedomājies, jo Jēzus to tagad skatās acīs un saka, visu tu dari pareizi, bet viena lieta nav pareizi tavā dzīvē. Ej, pārdod visu, kas tev ir, un dod nabagiem, tad tev būs manta debesīs. Ņem krustu un seko man. Un varbūt tev tagad liksies, kad es eju pretrunās, jo tikko es teicu, ka Dievs grib mūs svētīt, Dievs grib, lai mums būtu daudz naudas, bet tagad Dievs saka, pārdod visu un kļūst par nabagu, lai tev nebūtu nekā. Kāpēc Jēzus tā teica cilvēkam, kurš pilda visus baušļus, kuram it kā viss ir kārtībā? Zini, kāpēc Jēzus tā saka? Tāpēc, ka viņš uzlūko viņu un redz, draugs, nauda nav pareizajā vietā tavā dzīvē. Nauda tev ir svarīgāka nekā es esmu. To Jēzus šeit pasaka. Turklāt viņš to saka konkrētam vienam cilvēkam. Viņš to nesaka visiem, kas tur bija klāt. Viņš redz to problēmu un saka viņam, ja nauda tavā dzīvē ir svarīgāka par Dievu, tad ir ļoti liels problēmas tavā dzīvē, jo Dievs nav pirmajā vietā tavā dzīvē. Un Dievs nevar tevi svētīt, un patiesībā tu nemaz nevari būt glābts, jo šeit tālāk ir rakstīts. Bet tas par šo vārdu noskumis aizgāja bēdīgs, jo viņš bija ļoti bagāts. Šis cilvēks bija bēdīgs, kad Dievs saka, kad viņam nedrīkst būt nauda pirmajā vietā, viņš par to bēdājās. Jo Dievs zināja, ka viņš savādāk netiks brīvs no šīs mantkārības, netiks brīvs no šī mamona, ja viņš nepārdos visu. Tieši konkrēti šajā gadījumā. Un tad Jēzus skatās apkārt un saka uz saviem mācekļiem, cik grūti bagātie ieies debesu valstībā. Skaties, kas tālāk notiek. Un mācekļi iztrūcinājās par viņa vārdiem. Un Jēzus atkal griežas pie tiem un saka, bērni, cik grūti ir ieiet debesu valstībā. Jēzus 2 reizes saka viņiem vienu un to pašu teikumu. Jēzus viņiem saka, cik grūti ir tad, ja nauda tev ir svarīgāka nekā esmu es. To Jēzus šeit saka.
Vieglāk ir kamielim iziet caur adatas aci, nekā bagātam ieiet Dieva valstībā. Un tālāk jau mēs zinām, pēc tam tad Pēteris saka Jēzum, ka mēs visu esam atstājuši. Dievs, tu esi numur 1 mūsu dzīvēs. Viss ir atstāts tevis dēļ. Mēs esam staigājuši tev pakaļ. Un ko Jēzus viņam saka? Neviena nav, kas atstājas namu, vai brāļus, vai māsas, vai māti, vai tēvu, vai bērnus, vai tīrumus. Neviena nav, kas būtu atstājis kaut ko Dieva dēļ un evaņģēlija dēļ, kas nedabūtu 100-kārtīgi jau šī laikā visas tās Dieva svētības. Dievs šeit konkrēti saka, ka viņš grib svētīt tevi, ja Dievs tavā dzīvē ir numur 1. Cik tas ir svarīgi? Mēs zinām šo stāstu par bagāto jaunekli. Un te nav svarīgi. Tu varbūt tagad domā, viņam jau bija daudz naudas, tāpēc tā bija. Nē, nav svarīgi, vai tev ir daudz naudas vai maz naudas. Es nerunāju par to, cik daudz ir tavi ienākumi katru mēnesi. Es runāju par to, kurā vietā tavā dzīvē ir nauda. Par to šeit ir runa. Jo, ja, piemēram, tu nevari pāraudzīt 10 latus, tad Dievs nevar tev dot vairāk. Viņš nevar tev uzticēt vairāk. Jo Dieva vārds arī mēs zinām, ka saka, Mateja 25:21, tu esi bijis uzticīgs par mazumu, es tev iecelšu par daudzumu. Dievs nevar iedot mums vairāk, ja mēs neesam uzticami tajā, kas mums ir šodien. Jo ļoti daudz cilvēku neprot vispār rīkoties ar naudu. Jūs piekritīsiet, es domāju, katrs no jums zina kādu cilvēku, kurš, piemēram, dabū lielu naudu un paiet 2 dienas, viņš ir sapircies visu, ko nu viņš grib, viss, kas viņam gribētos, un pēc pāris dienām viņam nav ko ēst. Kā tad tā? Viņš nepareizi pārvalda savas finanses. Jo tas ir ļoti nopietni. Tā nauda, kas tev šodien ir, to tev ir iedevis uzticējis Dievs, jo tas, ka tu vari strādāt un nopelnīt, ka tev ir smadzenes un ka tu esi varbūt ļoti tur skaists un tev ir labas zināšanas, tas viss ir pateicoties Dievam. Un viņš uztic tās finanses mums. Un ja mēs nepareizi rīkojamies ar to naudu, tad ir bēdīgi. Tāpēc tas ir ļoti nopietni. Ir daudz cilvēki, kuri mantkārības dzīti aiznesās uz ārzemēm. Es domāju, ļoti daudz. Es domāju, katram ir pazīstams kāds, kas aizbrauc uz ārzemēm. Un daudzi kristieši aizbrauc uz ārzemēm mantkārības dzīti. Jo viņiem visu laiku nepietiek, viņam vajag vēl. Un es nerunāju par to, vai ir daudz vai maz naudas. Ir cilvēki, kuriem ir ļoti daudz naudas, un viņiem liekas, ka viņiem nav naudas. Tāpēc, ka tajā līmenī, kurā viņi dzīvo, viņiem liekas, ka viņi ir nabagi. Un ir citam, kam ir maz naudas, un viņam pietiekoši. Tāpēc, ka viņš ir Dieva gribā. Viņš pareizi rīkojās ar savām finansēm. Atstāja ģimenes, atstāja bērnus, iedomājies mazus bērnus. Kā var atstāt mazu bērnu, lai brauktu uz ārzemēm naudu nopelnīt? Jo gribās skaistāku māju, skaistāku mašīnu, un bērni paliek bez vecākiem. Pasakiet, vai tā nav mantkārība? Un Velns jau piemāna, to jau tu dari bērnu dēļ. Ja, piemēram, tu esi gatavs strīdēties ar saviem tuvākajiem cilvēkiem dēļ naudas, tad pārdomā, kas ir tavs Dievs? Nauda vai mūsu kungs? Kurā vietā tavā dzīvē ir nauda? Izdari visu, lai nauda ieņemtu pareizo vietu tavā dzīvē. Ir ļoti daudz sievas, vīri, bērni, kuri sievas pārmet vīriem, ka viņi par maz pelna. Vīri varbūt reizēm pārmet sievām, bet biežāk es domāju sievas tādēļ, ka tā kā vīrietis ir tas ģimenes apgādnieks. Pārmet vīriem, ka viņi par maz pelna naudu. Nu, nevajag pārmest, ja tu redzi, ka viņš cenšas, viņš mīl, viņš rūpējās par ģimeni. Un es nerunāju par to, vai tavam vīram ir, jeb sievai, liela alga vai maza alga. Ir cilvēki, kuriem vīri pelna lielas algas un viņām nekad nepietiek. Un ir sievietes, kurām vīri pelna mazas algas un viņām pietiek un viņas nepārmet viņiem par to. Es gribu pateikt to,
ja tu strīdies ar savu tuvāko par to, ka tev nav jaunas bikses, vai tu gribētu vēl kaut ko, tad pārmeklē savu sirdi. Tad tavā dzīvē ir nopietna problēma. Nauda nav pareizajā vietā tavā dzīvē. Es iesaku noskatīties filmu, varbūt daudz no jums ir redzējuši, latviešu filma Mans draugs nenopietns cilvēks. Esat redzējuši? Esat. Un tur ir ļoti labs notikums atspoguļots. Tur ir šis godīgais vīrs, kurš ir ļoti godīgs cilvēks, taču sieva nenovērtē viņa godīgumu. Jo, redziet, viņas mātei ir brūdgāns, kurš pelna daudz vairāk. Kāpēc? Tādēļ, ka viņš ir negodīgs. Un tad viņa tur saka, tā sieva, mammai tur būs tas, un mammai tur būs tādas kurpes, un vispār nagu laku es gribētu, un apmēram tādā stilā. Un tas nabaga vīrietis pilnīgi nospies, jo vīrietim tas ir ļoti smagi dzirdēt, ka viņš par maz pelna. Un ko šis vīrs dara? Viņš domā, nu labi, būs tev tas jaunais halāts, ko tu vēlies, un nagu laka. Vienreiz, man liekas, viņš tur pilnīgi sadusmojas. Viņš saka, būs tev halāts un nagu laka, un kas tur tev vēl nebūs? Un viņš pieņem visu šīs haltūras un sāk nenormāli daudz strādāt. Kas notiek tālāk? Loģiski, viņš vairāk strādā, un viņam ir mazāk laika. Un kas notiek tālāk? Viņai atkal nav labi. Tagad tu nevelti laiku ģimenei, un viņa vispār aiziet no viņa prom pie savas mammas. Un nekad nav labi. Jo rēķinies, ja tavs vīrs sāks vairāk strādāt, būs vairāk naudas. Bet mazāk laika viņš varēs veltīt tev un bērniem, jo viņam būs vairāk jāstrādā. Reizē mums sievietēm gribās, ka mūsu vīri dienām naktīm sēž mums blakus, skatās mūsu acīs, ved uz dārgiem restorāniem. Un plus, ko mēs vēl gribam, lai tajā laikā, kamēr viņš sēž man blakus, viņš vēl atnes daudz naudas mājās. Mīļie draugi, mīļās sievas un vīri. Sievai varbūt vairāk šobrīd. Tavs vīrs tajā brīdī, kad viņš skatās tev acīs, viņš nepelna naudu. Tu saproti? Viņam neviens par to nemaksā, ka viņš sēž tev blakus un skatās tev acīs. Tāpēc mums ir jāizvērtē situācija, vai nauda ir pareizajā vietā mūsu dzīvēs. Nu, reizēm varbūt ir arī tā, ka vīri tās sievas tur spaida pa to finansu jomu, ka viņa tur par daudz tur iztērējas un par daudz tur iztērējas. Es esmu redzējis tādas sievietes, kas burtiski visu laiku ir uz adatām, tāpēc, ka viņas nekad nezin, vai viņai nepaprasīs čeku. Nu, nopietni, es esmu tādā ģimenē dzīvojusi. Mans patēvs prasīja mammai čeku, ko viņa ir nopirkusi un kāpēc to nopirki, un vai tad to nevarēja lētāk dabūt. Murgs, man mamma reizēm saka, vai tiešām mans vīrs man nepārmet, ka es kaut ko esmu tur ne tā pa daudz nopirkusi, vai čeku nepaprasu. Viņai saka, nu nē, nav man tā. Mums vispār par finansēm ļoti daudz strīdu ģimenēs ir dēļ naudu. Gan drīz vai visvairāk ģimenēs strīdi ir dēļ naudu. Sievas parasti spiedīs, ka par maz pelna, savukārt vīri sāks atprasīt čeku, un nabaga sieva nezin ko, lai vispār kā. Skries pa visu pilsētu nopirkt miltu paciņu pa 2 centīmiem lētāk, piemēram, ja? Un mums, paldies Dievam, abrīnojamā kārtā Dievs ir ārkārtīgi sargājis no tā, ka mēs neesam strīdējušies par finansēm. Visādas dumības es esmu darījis, bet par naudu es neesmu viņam pārmetusi, un viņš man nekādus čekus nav atprasījis. Nekad neesmu pārmetusi, un tev varbūt liekas, Gana, tev jau varbūt viss vienmēr ir bijis, tāpēc tu neesi pārmetusi. Zini ko? Kad mēs apprecējāmies, mans vīrs pelnīja dienā 2 latus. Saprot, 2 lati. Tu saproti? Labi, tad viss bija lētāks, bet vienalga. 2 reiz 5 dienas nedēļā, jo, protams, sestdienās, svētdienās mēs kalpojam, un darbdienas vakaros mēs arī kalpojam. Un mums Dievs vienmēr ir bijis numur 1. Un kalpošana, un tikai tad darbs un finanses. Tātad nedēļā 10 lati, un ja mēnesī ir 4 nedēļas, cik tie ir lati? 40 lati. Un es neesmu nekad kurnējusi.
Un esmu ārkārtīgi pateicīga Dievam par to, tāpēc, ka Dievs ir varējis svētīt mūs, jo nauda ir ieņēmusi pareizo vietu mūsu dzīvēs. Jo pēc 5 prioritātēm darbs ir aiz kalpošanas. Darbs ir pēdējā prioritāte, 5, tātad finanses. Bet arī nedrīkstam aizmirst to, ka tā tomēr ir prioritāšu sarakstā. Darbs arī ir prioritāte, bet finansēm ir jāieņem pareizā vieta mūsu dzīvēs. Un strādājiet kārtīgi savās darba vietās. Strādājiet tā, lai tavs darba devējs redz, ka tu labi strādā, ka tu esi uzticams darbinieks, ka tu nes Dieva slavu un godu pasaulē arī caur to, ko tu dari. Jo Dievs saka, kad mēs strādājam savu laicīgo darbu, lai mēs daram visu, kā tam kungam. Tas nekas, ka tavs darba devējs tev visu laiku nesēž klāt, un viņš varbūt neredz, kur tu nogriez stūrus, bet Dievs te redz, Dievs visu zina. Mateja 6:24. Neviens nevar kalpot 2 kungiem. Vai viņš vienu ienīdīs un otru mīlēs, jeb viņš vienam pieķersies un otru atmetīs. Jūs nevarat kalpot Dievam un mantai. Vai kalposim Dievam? Lai Dievs būtu numur 1 mūsu dzīvēs, un lai nauda ieņem pareizo vietu mūsu dzīvēs, jo arī nauda mums ir vajadzīga. Mēs varam sagatavot savu ziedojumu, un ja tev ir vēlēšanās, tu vari ziedot un lūgt Dievam, lai Dievs uzrāda tev, ja tev ir šī mantkārības sakne tevī, vai šī nauda nepareizajā vietā, lai Dievs tev dziedina no tā un atbrīvo un dara brīvu tevi, ka tu vari būt dziedināts. Šeit priekšā būs grozi, un jums būs šī iespēja dot Dievam.